domestic robots have firmly established themselves as part of our daily lives. During the past 2 years, Riga Technical University researchers have developed improved technology enabling robots to communicate with each other. Therefore, many robotic technologies could also be employed in agriculture in the future. Šī tehnoloģija ir radīta, lai atrisinātu platības jautājumu. Ja sākotnēji viens robots ir izveidots, lai viņš var vai lauksaimniecībā, vai mājas tīrīšanā, vai kādā citā uzdevumā apgūt noteiktu teritoriju, tad šis ar RTU kopā izveidotais projekts ir priekš tā, lai iemācītu vairākus robotus koordinēt savas darbības. Un, ja viens robots var, teiksim, iztīrīt 100 kvadrātmetrus, tad 100 robots var iztīrīt 100 reiz vairāk kvadrātmetrus. Tehnoloģijā, kuru mēs esam izstrādājuši projekta rezultātā, ir apvienotas divas daļas. Ir apvienota šī programmatūras daļa, kurā mēs balstāmies uz mūsu pētījumiem par tā saucamiem intelektuālajiem aģentiem, kas ir no mākslīgā intelekta sfēras. Un ir apvienota šī aparatūras daļa, kas ir šie rūpnieciskie roboti, kuri ir šī izmēģinājuma platforma. Robotam ir sava kamera, ar kuras palīdzību viņš redz uz griestiem izvietotos marķierus un nosaka savu atrašanās pozīciju. Ar šīs plates palīdzību var ieslēgt datoru, to resetot, izdarīt dažas nepieciešamās darbības, lai kontrolētu robotu. Mēs robotu varam piestiprināt pie sensora, lai saprastu, cik viņš ir labi atradis savu atrašanās vietu telpā. Par šo sensoru mums ir iesniegts Eiropas patents, lai ģeometriski visas daļas sakrist, ir jāpievērš vērība montāžas procesā. Robota priekšējā daļā ir izveidots tāds bumper sensors, lai robots sajustu augstus šķēršļus un neietriektos tajos. Godīgi sakot, šādas konstrukcijas izveide prasīja diezgan daudz laika, jo viņi ir grūti nomodelēt, nosimulēt. Dators ievietojās speciāli tam paredzētās vietās, lai robota darbības laikā nepārvietotos un neizkristu. Tāpat tiek ievietots arī akumulators un nostiprināta schēma, kas ir paredzēta robota precīzas lādēšanas nodrošināšanai. Dators saņem signālus no kameras, no sensoriem, sazinās ar galveno datoru, un caur šī štekerīšu palīdzību novada visu informāciju uz robotu. Tātad būtībā vienīgā artērija, kas savieno mūsu izstrādājumu ar robotu, ir tāds standardizēts štekerītis, kurš tiek iesprausts robotā. Varam likt vāku virsū. Jums ir tas prieks redzēt, kā ir tapis trešais robots. Tehnoloģija sastāv no vairākām daļām, un būtiskākā daļa ir robotu spēja noteikt savu pozīciju telpās. Un pozicionēšana notiek izmantojot 3 galvenos datu avotus. Viens ir mākslīgie marķieri pie griestiem, kas tiek atpazīti izmantojot robotu iebūvētās kameras, faktiski fotokameras. Tad ir iekšējais dinamikas modelis, kas ir matemātisks modelis tīri, un odometriskais modelis, kas kombinē robotu paša sensoru datus, tātad riteņu pārvietojumu datus, pātrinājumu datus un tam līdzīgi. Tādā veidā tiek aprēķināta robota pozīcija telpā. Otra būtiska daļa ir robotu savstarpējā uzdevuma sadala. Tas nozīmē, ka visa telpa, kurā roboti darbojās, tiek sadalīta segmentos, jeb sektoros, kur katrs sektors tiek piešķirts konkrētam robotam kā atbildīgajam, kas savukārt apkopja attiecīgo sektoru. Izmantojot uzdevumu sadalu, mēs panākam, ka kopumā sistēma darbojās efektīvāk nekā, ja tur būtu viens robots vai daudzi roboti, kas savā starpā nesazinās.
sadarbībā ar Tehnisko universitāti mēs piedalījāmies projektā par siltumnīcu robotu izstrādi, un mūsu komandas uzdevums bija pētīt siltumnīcas vides ietekmi uz robotiem. Tas nozīmē, ka mums bija jāizanalizē robota sastāvdaļas, kādas tās ir, jāizanalizē siltumnīcas mikroklimats un jānovērtē, kā tad šis mikroklimats var ietekmēt atsevišķas robota detaļas un kādi pasākumi būtu veicami, lai šī ietekme būtu minimāla. Tuvākajos projektos, kurus mēs mēģināsim iesniegt un ar cerībām iegūt finansējumu, mēs gribam šos pētījumus paplašināt tiešām uz šajā lauksaimniecībā un tieši runājot par šīm siltumnīcām. Un tiešām iet uz individuālo, teiksim, auga aprūpi, tas ir laistīšana, mēslojuma dozēšana un tām līdzīgām lietām. Bet otra lieta, par ko mēs tagad sākam arī ļoti nopietni domāt, ir tas, kā mēs varētu savas zināšanas, kas mums tagad ir, iegūt, pielietot arī ļoti aktuālajā, Eiropā pašlaik, ne tikai Eiropā, pasaulē aktuālajā problemātikā par to, kā šīs robotizētās sistēmas varētu palīdzēt cilvēkiem. Tātad gan, teiksim, vecāku gadgājumu cilvēkiem, asistēt viņiem, teiksim, viņa dzīves šīs kvalitātes uzlabošanai, gan arī, teiksim, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā viņiem palīdzēt, jo būtībā šeit ir daudz ko var darīt.